tas lēmums jau tomēr ir jāpieņem. Jo situācija ir tāda, ka jūs nevariet savam bērnam iedot 5 centīmus un pateikt aiziet uz Rimi veikalu un atnes man tur maizi, pienu, gaļu un viss. Viņš neko neatnesīs, tur nekas nestrādās. Tas neiet krastā, un līdz ar to ir pirmkārt jāmaina tas finansējuma proporcija. Tāda paša, kāda ir kaimiņu valstīs, vismaz kaut vai, kāda tā ir Igaunijā, kāda tā ir Lietuvā, no iekšzemes koprodukta, lai kaut kāda nauda tomēr būtu paredzēta slimu ārstēšanai. Otra lieta ir jāskatās, kā viņi var racionālāk izmantot tās eksistējošās jaudas, kas mums ir. Jo mums ir ļoti daudz labas slimnīcas, mums ir ļoti daudz dārgas aparatūras, jo ir notikusi bruņošanās sacensības. Mums ir izcila ražošanas bāze un varbūt tās ir jādomā cits veids, kādā veidā, ja šeit trūkst pacienti, kad tos pacientus var ievest no ārzemēm un pārvērst medicīnu no tāda akmens, kas valsts budžeta kaklā vienmēr ir no plaukstošas nozars, kur ienes pievienoto vērtību un ir eksportspējīgs produkts. Tā ir vēl viena alternatīva, kā pacelt to medicīnu. Tās slimnīcas ir jāuztur, tās slimnīcas kaut vai jāapkurina, elementāri jāapsaimniekot, tie visi ir tēriņi budžetā. Par šīm te iegādātām dārgajām tehnoloģijām ir jāmaksā līzinga procenti. Ja? Protams, ka tas viss nenormāli sadārdzina. Tā kā risinājums te ir vai nu slēgt šīs te iestādes, otrs piepildīt viņas ar ārzemju pacientiem. Kāpēc mēs nevaram viņus... Tas ir tīri pašu izvēles jautājums. Ko mēs gribam darīt? Ko tad mēs gribam? Lai viņi būtu saimnieciski attaisnoti, ir vai nu jāslēdz, vai arī normāli jādarbina. Var paredzēt, ka būs īslaicīgas grūtības. Tas bija, to var, teiksim, arī redzēt atpakaļ, kad mūsu valstī palaid zobārstniecību brīvajā tirgu, jo viss teica, būs šausmīgs hauss, kad nevarēsim tikt pie zobārsta, un hauss bija tieši vienu dienu. Otrā dienā jau bija perfekta sakārtotība, labākie zobārsti ir atrodami pilsētas centrā, tie, kas nav tik veiksmīgi, varbūt nomalē, un pieejami pakalpojumi visdažādākajos līmeņos ir. Tas ir tā kā ķirurģija, pēcoperācijas periods kādreiz ir sāpīgs, bet pēc tam ir laba atvesaļošanās un pilnvērtīga dzīve. Katram pašam ir jāmainās. Te ir jautājums pa visu mūsu to mediķu, kā saka, cungti, jo ir ārkārtīgi, tas nav tikai medicīnā, tā ir politiska problēma visā Latvijā, kad ir ļoti populāri citus kritizēt, pa visu šķendēties, atlaist no darba Saeimu, teikt, ka viss ir slikts, un ir ārkārtīgi nepopulāri kritizēt sevi. Es nezinu, tā ir kaut kāda mūsu īpatnība, un ja mēs kādam jautājam, ka vajadzētu mainīties, kas ir slikti, viņš nosauks 10 lietas, kas ir slikti, tā ir Saeima, tas ir nodokļi, tas ir tas. Un ja mēs uzdosim jautājumu, bet kā ir ar tevi? Nē, man viss ir ok. Bet tā problēma ir, ka tā izmaiņa ir jāsāk no sevis, kas ir visgrūtāk, kas ir visnepopulārāk. Tas, ko es saku, nepatīk nevienam, jo visiem liekas, ka katrs ir perfekts, un viņš jau no visu dara pareizi, viņš ir gudrs un zina. Bet tikai izmainot, ja mēs katrs sāksim nevis ar citu kritizēšanu, bet ar sevs izmaiņu, tad mēs varam redzēt, ka viss valsts mainīsies.